uguns dāvā un uguns ņem. Šie vārdi bija pateikti Mišela Spējveids grāmatā Uguns sala, kas bija turpinājums grāmatai Dievi un karotāji. Grāmatā bija stāsts par to, kā zēnu Hīlasu sagūstīja un viņu aizveda uz Talakrejas salu, kur viņam bija jāstrādā raktuvē kā par vergu. Nevienam viņš neatklāja neko, bet viņš samaloja par viņa vārdu, un viņš sevi sauc par Blusu. Man tas likās mazliet smieklīgi. Bet grāmatā bija, kamēr viņš strādāja raktuvēs, viņš dzirdēja kā lauvu, un viņš domāja, ka viņam arī ir lauvas spēks. Es varu pateikt, ka viņš šo lauvu pieredzināja. Tad grāmatā liktenis saveda Pirru un Hīlasu atkal kopā. Un tad viņi devās turpināt savu piedzīvojumu. Grāmatā tika pavēstīta viņu misija. Viņu misija bija atņemt karotājiem, jeb vārnām dunci, kā arī grāmatā bija Telamons, kurš domāja, ka Hīlas ir miris, bet tā nebija. Viņš to uzzināja. Viņu Hīlasu šajā grāmatā meklēja gan Vārnas, gan Telamons. Kad Telamons viņu atrada, viņam bija žēl savu draugu, un viņš neko viņam neizdarīja, bet aizsūtīja pie kavēja, lai viņš strādā par vergu. Tad šajā grāmatā viņiem bija misija, kuru es neteikšu, vai viņi izpildīja, un es neteikšu, vai viņš atrada šajā grāmatā savu māsu Izi. Un man grāmatā patika šī draudzība starp Telamonu un Hīlasu. Jo es nezinu, vai Telamons bija tik jauks, lai to izdarītu, jo Telamons bija Vārnās, melnajos karotājos. Bet man nepatika tās raktuvas, ka Hīlasam bija jāstrādā par vergu, jo tās izklausījās šausmīgas. Tad man grāmatas ieteiktu cilvēkiem, kam patīk piedzīvojumi. Un jā, tiksimies citā video. Tā.